jaunieši īstenībā varēs pastāstīt, jo tad, ka mēs Esiet sveicināti, mīļi Ogres domas skatītāji, klausītāji. Esmu Dainis Pandars, un šodien mēs turpinām sarunu ar domino spēles elementiem. Un šodien pie manis viesos ir īpaši viesi. Ja esat kādreiz bijuši Ogrē un peldējušies Vecupes pludmalē, tad varbūt esat redzējuši tur tādas daudz piepūšamās atrakcijas, un tur var iet bērni un jaunieši, un arī cilvēki ar dažādiem kustību traucējumiem. Un to ir izveidojis sociāls uzņēmums Kustības brīvība, un šodien tā dibinātāja Aija Vula ir mūsu vidū. Sveika, Aija. Labvakar. Paldies, ka varat būt šeit. Vēl jums sezona nav sākusies, bet mēs varam parunāt, kā jūs gatavojaties tam un kā jums iet. Jā, varēsim. Un tāpat arī šodien pie manis ir Markus Vula, kur sauc par Marko, kurš atkal, tu esi tas jauniešu vadītājs, kas šajā nomas punktā Ogres vardē, tā kā vadīja un darbojies ar jauno darba spēku, tā es saprotu. Jā, labvakar, tieši tā. Pareizi sapratāt. Tu jau gaidi jauno sezonu, vai tev tā kā, atkal tur? Kā nosacīti. Uzreiz daudz darba, viss kaut kas jādara, bet tā, protams, vasaru visi gaida. Jā, es arī gaidu vasaru. Jā, lēnām jau tas tāds siltāks paliek mums, un cerams, ka nebūs atkal kaut kādas lielie augstumi, bet kā būs, tā būs. Vai esi gatava uzspēlēt šodien domino? Mēģinam. Ok, mēģinam. Tātad domino spēle, kā jau domino. Tad mums ir, es esmu viena komanda, jūs esat tā kā otra, tad jūs varēsiet savā starpā sadarboties. Tad mēs sajaucam, un katrai pusē jāpaņem pa 7 kauliņiem. Jūs varat likt šeit. Tajā, un es lieku šajā. 7 kauliņus. Tagad jāizvēlas? Jā. Jā, tad jūs varat... Dodam Jūs varat izdomāt, kurš uzdos jautājumu, vai kurš turēs, vai apzdodat jautājumus. Bet tad paņemam katru 7 kauliņus. Jā, un tam, kam būs mazākais dubultais, tas tad varēs iet pirmais. Tā. Šitos mēs paliekam bišķiņ nostāk. Un tas ir mazākais dubultais. Aha, un tā komanda, kas pirmā tiks vai un kauliem, domino cepumi.
varēs balviņā. Nu, tad jums ir mazākais dubultais. Šitas ir mazākais dubultais? Ir vēl 0, bet tāds man nav. Līdz ar to man ir. Jums ir pirmajam. Jums tad varat droši likt pirmo kauliņu un uzdot pirmo jautājumu. Jā, varbūt jums kaut kas interesē. Bet kāpēc šo raidījumu sauc par domino? Domino, tad nu, te ir tā kā divi nosaukumi ogres doms. Un doms ir nu, tā kā saistībā ir Rīgas doms, ja, kur ir tā kā vairāk baznīca. Tad šis ir atkal tāda iespēja domāt par dzīvē svarīgākajām lietām, jo tas, ko man pirmā izglītība žurnālistika, un tāpēc man patīk sarunāties ar cilvēkiem, dzirdēt viņu stāstus un tādā veidā kopā ar viņiem domāt, nu, kas ir tās svarīgākās lietas dzīvē, kas tad nu, padara šo dzīvi labāku. Un domino, tā ir tāda lieta, ko es reizēm ir cilvēki, kas, teiksim, uz baznīcu neiet, un viņiem mācītājiem negribās runāties, bet caur domino spēli es ieraudzījis, ka interesantā veidā sanāk tieši noliekot kauliņu, uzdodot jautājumu, un viņam ir iespēja uzdot arī man jautājumu, sanāk saruna ieraudzīt, kad, nu, nav tā, ka mēs esam pilnīgi divās dažādās frontēs, mums ir daudz kas kopīgs, un mēs varam vienkārši parunāties par dzīvi. Nu tā, līdz ar to tas ir, tāpēc arī tāds domas un domino. Tāds veids. Ok, nu labi. Parasti liek to dubulto, kas ir izvilks, tad it kā vienādi. Bet... Varu? Dubulto, kas ir izvilks? Jā, vienā. Vai viens? Nu to mazāko droši. Nu labi, liekam, tad šitā. Labi. Es nezinu, kāds noteikums. Jā. Bet tas ir sīkums. Nu labi. Kustības brīvība. Man patīk tas nosaukums. Tas man liecina, ka var brīvi kustēties, bet tajā laikā jūs arī palīdzat tiem, kas nu kā varbūt brīvi nevar kustēties. Ja? Un šajās ūdens atrakcijās, Ogres vardē, tomēr viņi var darboties. Kā vispār radās ideja par šo uzņēmumu un arī nosaukumu? Kas radīja tādu vajadzību vēlmi radīt kaut ko tādu Ogrē? Nu, principā ir tā, ka mēs šo ideju, teiksim tā, viņa kaut kur virmoja, ja mums gaisā, nu, teiksim, parasti cilvēki šobrīd sadala pirms Covids un pēc Covids, ja, tad mums arī bija tātad periodā līdz Covidam kaut kur tādas domas, ka kaut kāda veidā varētu izveidot kaut ko interesantu Ogrē bija, bet nebija vēl tā nokristalizējies tieši ko. Un skatoties arī braukājot ārvalstīs, arī dažādās pludmalēs ievērojām, ja, ka ir kaut kādas lietas, kuras nav uzkrītošas, bet viņas tur ir, un cilvēki brīvi piedalās aktivitātēs, un beigās tu ieraugi, ka viņam, piemēram, tur kāja nav vai kaut kas, bet viņš tā kā, nu, teiksim, tā to neuztver par kaut ko tādu īpašu, kas viņu tā kā ierobežot, ja, un līdz ar to papētot arī Latvijā, kas notiek, bija ļoti, ļoti ierobežots vispārībā klāsts tieši aktīvai atpūtai, jo mums uzrunāja tas tieši aktīvās atpūtas, tas kaut kādas aktivitāšu iespējas, ja, un pēc tam mums vispār tas viss sakomplektējas kopā, aiziet arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kas arī ir tāds liels atbalsts Latvijā, un parunājoties par to, vai kaut kas tāds būtu aktuāls un teiksim, tā īstenojams, tad faktiski saņēmām arī tur tādu pozitīvu atbalstu uz to, ka, ja mēs vēl to ietērptu tā kā kontekstā ar ģimenes kopējo izklaidi, ja, ka tas varētu būt labs variants, teiksim tā, pakalpojumu piedāvājumam, jo mums arī negribējās, piemēram, atrast vai izveidot kaut kādu šausmīgi šauru tādu pakalpojumu, ja, nu, iedomājieties, ja mēs būtu pludmalē tikai, piemēram, ar vienu kaut kādu iekārtiņu, ja, un nebūtu vēl papildus kaut kādas lietas apkārt, ja, kas to visu tā kā integrētu tajā visā kopējā vidē un kopējā tā kā pakalpojumu tajā klāstā. Ja. Līdz ar to, teiksim tā, mēs skatījāmies uz to situāciju vai uz to iespēju, ko mēs varētu attīstīt pludmalē, tā kompleksi. Protams, mēs startējām uz finansējumu piešķiršanu, uz Altumu, un, protams, Altumā bija pirmais jautājums, kāpēc jums vajag tās ūdens atrakcijas? Tas jau izskatās tā dikti jocīgi, ja, kad jūs tur it kā bāzējat to ideju par to, ka vajadzētu aktīvu atpūtu un specifisku to palīgu līdzekli izveidot, bet kāds sakars tur ir ar kaut kādām ūdens atrakcijām? Un tad, kad mēs sākām stāstīt to komplekso pieeju un to, ka vajadzētu arī cilvēkiem, ja viņš nāk ar ģimeni, kurā kāds no cilvēkiem ir ar kustību traucējumiem vai ar kādu citu veidu invaliditāti, kad viņi jau negrib nākt viņam līdz tikai tāpēc, ka viņam vienam pašam būtu jautri vai otrādi, ja? Ka viņš negrib iet viņam līdz kaut kur
kaut kur izklaidēties, kur viņš atkal kaut kādā veidā ir ierobežots. Šajā gadījumā mums Ogrē ir pieejama pludmale, kura tā tad ir gan pielāgota ar Ogres domas atbalstu, tā tad ir iespējams piebraukt līdz pašai pludmalei ar transportu. Ir iespēja kopā ar ģimeni baudīt aktīvu atpūtu, jo tas viss ir, teiksim, tā ierīkots un ir iespējas darīt tur ko visiem. Jā, man liekas, dažreiz cilvēki tā neaizdomājas, kā ja tā iepriekš, tādiem cilvēkiem, tādiem, ko tad tiem pārējiem, bet īstenībā, tas viņus, tā kā kaut kādā ziņā izolē, vai ne? Tā kā, un tāpēc, man liekas, tāds ļoti, ļoti pamatīgs. Un tieši tas nosaukums, kustības brīvība, kā tas? Tas īstenībā radās arī faktiski uz to, kad, lai kaut kādā veidā arī mazinātu stereotips par to, kad, ja mēs esam, piemēram, arī sniedzam kādu specifisku atbalstu invalīdiem, kuriem ir kaut kāda kustības traucējuma, kāpēc nevarētu būt tā, kad arī viņiem ir šī kustības brīvība un viņš var brīvi piedalīties aktīvi atpūtā un izmantot iespējas būt kopā ar ģimeni vai viens pats, baudīt atpūtu pie dabas. Jā, man liekas ļoti laba ideja. Jā, un starp citu, skatītāji, klausītāji, jums ir kāds jautājums mūsu viesiem, jūs varat rakstīt divos veidos. Viens ir YouTube tieši redzes čatā, vai arī mūsu vietnē, kur uzdot anonīmu jautājums, ir ej.uz/domas jautā. Jā, varbūt jums ir kādi jautājumi, nezinu, pat atrakcijā vai pa ko. Ok, paldies. Tagad Marko. Jūsu kārta. Man arī jautājums, kas jāuzdod. Jā. Kaulīša jautājums. Tā. Es neesmu domā spēlēties. Tagad būs. Labi. Gribu palīdzēt. Palīdzēt? Jā. Labi, es izdomāju. Tas vairāk pa jums? Var, jā? Jā, protams. Es teicos, žurnālistika, jūsu pirmā izglītība. Kādēļ tieši žurnālistika? Tas tieši jūs ieinteresēja. Jā, interesanti. Sākumā, kad... cik tev ir gadi? 16. 16. Es vēl līdz 18 gadiem nesapratu, kur es gribu iet mācīties. Un īsti, man liekas, arī 18 gados īsti vēl ne. Un mana mamma teica, tu esi tāds komunikabls, ej uz komunikācijas zinātnēm un žurnālistiku, bet es tā kā necerēju, ka es tur tikšu iekšā, bet man vienkārši ļoti, tā kā patīk skatīties. Vairāk pat tādu sporta jomu patīk. Es tur vienmēr piefiksēju visādas rezultātus un tā tālāk, un tā savīzes graizīju. Laikam tā, un kaut kādā brīnumainā veidā es tur biju 13 uz vietu tajā komunikācijas zinātnēs, un es tur tiku iekšā. Un tad kaut kādā veidā laikam es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds. Pēc tam, kad es vairāk sapratu, tad tur bija iespēja izvēlēties žurnālistiku vai sabiedriskās attiecības. Un es pat aizgāju vairāk uz sabiedriskajām attiecībām, un tas ir atkal tāds darbs ar sabiedrību, mēdījiem un tā. Pēc tam strādāju Latvijas Futbola Federācijā, preses dienestā un veidoju viņiem mājaslapu, un tad vēl visādās sabiedrisko attiecību organizācijā darbojos nedaudz. Bet tas man, nezinu, laikam tā komunikācija, informācijas apstrāde par vēstījumiem, tas man liekas saprast, cik ļoti arī mēdīji veido mūsu sapratni, piemēram. Jaunieši, kas skatās tikai Hollywoodas filmas, viņam viens priekšstats par pasauli nekā tie, kas varbūt skatās Krievu mēdījus, pilnīgi cits priekšstats pasauli. Tā, bija ļoti interesanti vienkārši dzirdēt, mācīties to un ieraudzīt, cik, ne visu to, ko mēs redzam ekrānā, saskan ar realitāti. Tā. Tas bija tāds interesanti par to domāt, un jā, kaut kā tā. Likās vienkārši patika. Ok. Man vēl ir ko likt. Jā, kā tev, Markus, tā pirmā sastapšanās ar cilvēkiem, ar kustību traucējumu, tev, cik ilgi tu jau darbojies Ogres vardē, un kādas tev pirmie priekšstati, kad tu sāki darboties arī palīdzot šiem cilvēkiem? Ar cilvēkiem es esmu saskāries, bet ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem arī nācās saskarties, un tātad uzsāku darbu Ogres vardē jau sanāk pirms 3 gadiem. Ok, 13 gados praktiski? Jā. Wow. Principā jā. Un
uzsāku tur strādāt. Cik strādāt, sākumā palīdzēt. Un tad jau, izejot visas pirmās palīdzības, visu tā tālāk, vispār iepatikās tā pati doma, ka tu sēdi pludmalē un pelni naudu vēl ar to. Manuprāt, ļoti labs vasaras darbs salīdzinājumā ar dobju ravēšanu, biešu ravēšanu un tā tālāk. Man nav nekādas pretenzijas pret cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādēļ līdz ar to man arī nebija nekāda problēma, nebija arī tāds nekāds šoks, nekas tam līdzīgs. Visu liekas ļoti normāli arī komunicēt ar tādiem pašiem cilvēkiem, liekas tāpat kā ar jebkuru citu cilvēku. Un līdz ar to man tas nesagādāja nekādas problēmas. Un jā. Bet citiem jauniešiem, tie, kas tur arī kopā darot, kā viņiem ir bijis? Jā, tā kā Aija teica, mēs veicām sākumā tās intervijas, kur sākumā veica tās intervijas. Un tur arī mēs noskaidrojām, vai tu būsi gatavs vai nebūsi gatavs. Un principā tie, kas visi mums tur strādā, tie arī ir gatavi, un viņiem arī nav nekāda problēma. Un arī visi tiek tā kā apmācīti, bet tā kā paskaidrots apmēram, kas ir jādara, kā ir jādara. Visi ir lietas kursā, vienmēr sakot, visi zina, kas būtu jādara, un tā kā tas nesagādā nevienam nekādas problēmas. Jā. Bet es saprotu, bija kādi jaunieši, kuri neizgāja testu. Jā, neteiksim, ka neizgāja, bet sarunu gaitā, jo mēs jau vienkārši arī viņus informējam par to, ka vai tu esi gatavs, ja, ka tev, piemēram, piebrauks arī cilvēks ratiņkrēslā, vai tu neapjuks, jo, redziet, mums jau nav tikai arī tas pakalpojums, kas ir uz supdēļa, ja tā tad ir iespēja cilvēkam ratiņkrēslā pārcelties uz supdēlu un kā peldēt pa upi, bet mums ir arī peldēšanas rati, kur arī ir jāpārsēžās, un tev ir jāpalīdz par speciālu rampu iestumt cilvēks iekšā, lai viņš varētu pats peldēt. Ja? Un arī ir specializētie zviļņi uzstādīti pludmalē, kur faktiski arī īstenībā, teiksim, tāpat neaizdomājas cilvēks, cik būtiski cilvēkam ir pavadīt laiku pludmalē ārpus savu ratiņkrēsla. Ja? Jo mums tikai tas liekas, teiksim tā, ka, ko to viņš tur darīs uz tā zviļņu vai kā, bet īstenībā tas viņiem ir tāds arī savu veidu, teiksim, kad viņi uzreiz tā kā arī sajūtās mazāk pamanāmi, ja, ka viņš pārsēžas, jo mēs arī sagatavojam projektu Ogres domai un saņēmām finansējumu to zviļņu uzstādīšanai, un viņi tika pielāgoti. Viņiem ir augstums pareizs tā, lai tu piebraucot ratiņkrēslu var pacērt tā kā pāriet. Ja? Un viņi ir arī platāki. Līdz ar to tu, piemēram, pārsēžoties, nostumjot ratas malā, sēžot vai ar dvielu vai kā, ja, tad nemaz cilvēki nevar pamanīt, ka tev varbūt ir kaut kāda palīglīdzeklis papildus. Ja? Un līdz ar to tās vairākas nianses, kas tajā pludmalē sākotnēji varbūt nešķiet liekas tur īpaši, ja, bet kad cilvēkiem mēs pastāstam, ja, tad, teiksim, tā ir tie vairākas lietas, ja, kas mūsu pludmalē ir. Un tad, kad to jaunieti runā, un tad viņš uzreiz tā kā varbūt vai to pieņem, tā kā, ka tas viss ir tā kā ok, man tur nav problēmas, bet bija arī konkrēts gadījums, kad teica, ka man no viņiem ir bail. Ja, un kad mēs, protams, arī parunājam, kas varētu būt pie iemesla šīm te bailēm, ja, jo viņš jau nav bīstams, ja, jo pārsvarā arī tie cilvēku kustību traucējumiem, kur paši ir spēcīgi, viņi būs bez asistenta, bet tavu palīdzību nebūs vajadzīga, nevajag domāt, ja, ka vienmēr jāskrien, tie, kas ir ratiņkrēslā, jāskrien klāt un kaut kas jāķer, jāglāb, ja. Ja viņi ir bez asistenta, viņi paši spēj tik galā. Bet ja viņi nespēj, tad viņiem ir asistents parasti klāt, ja, un tev faktiski jānodrošina ir komunikācija, uzraudzība, atbilstoši izstāstīt visi, teiksim, tā, gan drošības pasākumi, gan viss pārējais jābūt ir klāt, ja, šo te pasākumu laikā, bet nekādā veidā tev ar viņiem, teiksim, ne viņi tur būs jāceļ, ja, vai kaut kas tur jādara ar viņiem, tie ir stereotipi, ja, kurus mēs mēģinām laust Ogrē. Un faktiski, man liekas, arī ar to pakalpojumu klāstu, kas mums tieši ir integrēts pludmalē, mēs arī laužam šos stereotipus, gan ar to nosaukumu kustības brīvība, gan kaut kādām aktivitātēm, ja, par to, kad ir iespējams pavadīt laiku aktīvi. Ja. Tāpat arī īstenībā ļoti forši pavērot, tad, ka mums Ogrē ir arī kungs, teiksim, tā ratiņkrēslā, un viņš ir ļoti spēcīgs, un viņš, piemēram, atbrauc, viņš pat neņem mūsu tos ratus specializētos, viņš pats atbrauc, iebrauc ūdenī, un viņam nav kāja, un viņš nekustās arī, ja. Bet viņš paņem un aizpeld. Aizpeld vienkārši, un pats peld, ņurko, tur ņemās, un cilvēks stāv tajā malā, un tā kā
skatās un tā kā īsti neizpratnē, kāds var būt, ja, bet viņam jau viss ir kārtībā, viņš ir spēcīgs, viņš arī iet uz trenējās un tā kā aktīvs dzīvesveids, ja, un nav tā, ka nevajag domāt, ja, kad, ja cilvēks ir, piemēram, ratiņkrēslā, tad viņam ir, teiksim tā, viņš viss neko nevar, ja. Protams, atšķirās no gadījuma, un tāpat arī mūsu dēls, ja mēs nevaram viņu, teiksim tā, piedāvāt pilnīgi visiem cilvēkiem ratiņkrēslā, ja, jo tur ir arī ļoti būtisks tas traumas pakāpe. Kādiem varbūt kādi klausās, viņam ieinteresē, bet kuriem viņš atbilst, kuru jau... Faktiski tev ir jābūt iespēja, ka tevi transportē tātad no ratiņkrēsla uz dēli. Tajā dēlī ir tāds izveidots speciāls krēsls, un saskaņā arī ar drošības noteikumiem mēs nevaram sprādzēt cilvēku, ja respektīvi mēs aizējam uz kaut kādu tehnisko kaut kādu aprīkojumu, kurš ir virs ūdens, tu nedrīkst viņus neko sprādzēt. Ja? Īpaši, ja cilvēks, piemēram, ir ar kustību kaut kādiem traucējumiem, ja piemēram, šis palīglīdzeklis apgāžās, viņam ir jāspēj atdalīties. Ja? Līdz ar to mums arī tā krēsla forma, varbūt viņš arī izskatās tā specifisks, tas krēslis šobrīd tā kā kaut kā dārza mēbeli, ja? Bet īstenībā viņā arī pat iesēžoties, ja? Mums piestrādāja arī ergoterapeits pie šī lai izveidot tam krēslam formu. Tad, kad cilvēks viņā iesēžās, viņš jūtas stabili, ja? Un īstenībā tas ir pats būtiskākais un jāsaprot arī cilvēkam, ja viņš spēj, ja viņam nav nepieciešama fiksācija, ja? Ja viņu drīkst bez medicīnas atbalsta personāla viņu pārvietot, un ja viņam ir arī pietiekoši, teiksim tā, rokās spēks, lai viņš var noturēt airi. Ja, protams, ir arī mums bijis gadījums, kad cilvēkam šīs rokas nav tik spēcīgas, viņam tāda speciāla cimdi, ar kuru palīdzību viņš var tā kā, arī paturēt to airi, ja, bet tāpēc mēs arī vispār domājam par kaut kādiem attīstības plāniem, kad tagad esam sapratuši, ka ir daudz kaut kādas nianses, kuras vajag uzlabot, un tādas aksesuārs, piemēram, tas pats airis, tie paši cimdi, ja, viņas ir nepieciešams papildus klāta pie šī sākotnējā supa, ja, lai cilvēkam tas būtu vēl ērtāk. Ja, vēl visādas niansītes ir, ko mēs esam atklājuši tikai viņu izmantojot un tā kā cilvēkiem piedāvājot. Ja. Jā. Jā. Jā, tas tā interesanti. Bet tā droši, ja viņš tur nevar apgāzties. Īstenībā ir tā, kad mēs viņu testējām, mēs ritīgi žļungelējām un mūsu ergoterapeits iegāzās. Jā, bet, teiksim, godīgi neviens jau normāli viņā sēžot jau tur tā netirinās, kā mēs tur mēģinājām. Jā. Jo mums bija, kā ar mērķi viņu saprast, vai viņš gāžas vai nē. Un otrs mērķis arī bija tas, kad saprast, jo redziet, viņam ir tādas bojas blakus, ja, viņas veido tā, lai viņš netraucē airēšanai, ja, un, protams, ir kaut kāds nianses, ko mēs pieņemsim, jo šis ir demo modelis, ja. Ja mēs tomēr domātu vairāk uz vēl kādu modeļu izveidi vai uz ražošanas pusi, ir daudz nianses, kuras mēs uzlabotu, ja, un kurām ir nepieciešams, teiksim, tā vēl piestrādāt, ko mēs pieņemsim, tad, kad mēs viņu veidojām, ja, ko mēs pat nebijām aizdomājušies. Un tad mēs arī pārliecinamies par to, ka varbūt kaut kur esat dzirdējuši arī klausītāji, kad kādreiz saka, kad ir tās demo versijas, un kad tu izmēģini, un pēc tam viņam paaugstinās, ja tev ir izmēģināts vidēja, viņam paaugstinās tas kaut kāds tas līmenis, ja, tas saucamais tehniskais, ja, un līdz ar to šobrīd mēs esam, teiksim, secinājuši, kas mums būtu vajadzīgs, lai paaugstinātu to līmeni, bet esošo modeli mēs varam izmantot, protams, bet viņam ir daudz nianses, kas ir jāpapildina. Bet, principā, interese ir. Cik liela vispār interese ir? Interese ir tā, ka, protams, bija cerēts uz stipri lielāku interesi, ja, tas ir viens. Pirmajā gadā vēl bija tā nianse, ka mums vēl nebija tā piekļūstamība, ja, un tāpēc mēs sadarbībā arī ar Aperonu, ar viņu speciālistiem, kas veic vides novērtējumu, ja, novērtējam pludmali, lai saprastu, kādas ir tās pamata kaut kādas lietas vai nianses, kas būtu teiksim, tā jāuzlabo, lai šo arī pieejamību nodrošinātu. Jo redz, tu jau vari, tuksnesī uztaisīt kaut kādu ļoti krūtu pakalpojumu, bet ja pie viņa tu netiec, ja, tad tur ir kā ir. Ja, un līdz ar to otrajā gadā jau mums ar atbalstu arī pludmalē tika izveidot šis piekļūstamība. Ja. Tāpatās arī tie paši zviļņi, kas arī ar otro gadu faktiski tikai parādījās, pirmajā nebija. Ja. Un
tā cerība, teiksim, tā uz to, ka cilvēki vairāk to izmantot, protams, ir, bet šobrīd daudzas ir vēl papildus apstākļi, kas ierobežo tie paši laika apstākļi, ja, un visādas tādas lietas, ja, kas ierobežo cilvēkus, bet mēs tomēr, teiksim, tā mēģinam to vidi sakārtot tādu, lai ar vien tos šķēršļus mazinātu. Ja? Jo īstenībā mēs tā arī nebijām aizdomājušies, tomēr, ja cilvēks ir, teiksim, tā ratiņkrēslā, un ja viņš uz kaut kurien taisās, viņš gatavojās uz visu dienu. Ja? Tā tad faktiski, ja? Un tad tev ir jārēķinās, ka tie cilvēki gribēs ēst, gribēs uz tualeti, lai cik tas jocīgi arī mums varbūt neizklausītos, ja? Bet ja cilvēks, piemēram, ratiņkrēslā atbrauc uz pludmali, kur viņam aiziet uz tualeti? Ja? Un tāpēc mēs arī mēģinājām, vienu gadu mēs arī noīrējām tas speciālās tualetes, kas ir paredzētas, viņas ir arī tie toji, ja? Bet viņi ir platāki, ja? Lai cilvēks var iebraukt. Un visāds tādas nianses, kas mums varbūt tikai, teiksim tā, skatoties to visu tā kopā, ja, palīdz saprast, kādi būtu vēl kaut kādi uzlabojumi, lai vispār cilvēkus aicinātu. Ja. Un, protams, es neizslēdzu vēl iespēju, kad ir kaut kāds bailes, vai arī stereotipi, vai es to varēšu, vai kā tur būs, ja. Bet mēs jau nav aicinām tā kā atsaukties, teiksim tā, painteresēties pie mums, zvanīt, mums atsaucīgi jaunieši strādā, jo vasarā mēs tikai jauniešus nodarbinam, ja. Un pieteikt laiku, ja nepieciešams var, pieņemsim arī kaut kādu vēl tur papildus spēks, konkrētajā dienā var noorganizēt, ja ir kaut kādas šaubas, ja. Bet, protams, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Tas ir tāds visbūtiskākais faktors, jo mums bija pagājuši gadu arī video, kad faktiski jaunieši skatās, ka tur uz Rīgas pusi tūlīt nāks tā kā šitais te, kaut kāds negaiss nāk virsū, viņi tur lēnāk garā staigā, kaut ko filmē un saka, reku būs tūlīt negaiss, un pēkšņi ir faktiski kaut kādas sekundes, un vētra ir klāt, dēļas rauj pa gaisu, tas filmētājs tur arī skraida, visu rāda, kā notiek, ja tas viss notiek tik ātri, ja, ka tev ir jāspēj, teiksim tā, arī mūsdienu laika apstākļos šobrīd, kas ir tādi specifiski vispār, dēļ visiem citiem procesiem, ja, spēt norēģēt, un līdz ar to tā, jārēķinās ar to. Jā, jābūt gataviem. Labi. Tagad es lieku, ja? Tā. Šajā raidījumā kāds ir bijis tāds varbūt pats interesantākais fakts vai kaut kāds, kas ir uzzināts, kas, pieņemsim, gatavojoties uz raidījumu, likās, ka, viss apmēram skaidrs, bet kas ir bijis tas, kas pārsteidz? Tieši šim raidījumam vai? Jā, šim, bet, ar iepriekšējiem arī ciemiņiem. Atkarībā kādreiz arī no viesiem, teiksim, ar domino rubriku mums ir pēdējie kaut kādi, laikam, 6 raidījumi. Mēs tā kā iesākām tikai šogad. Tā pirms tam mums bija vienkārši tādas sarunas. Bijis, teiksim, ļoti interesanti saruna savā laikā ar Kasparu Kambalu, kurš bijušais basketbolists un boksers. Un, viņš, teiksim, dzeju raksta dzeju. Vai katru vakaru skaita tēvreizi. Vai bija mums diezgan tāda saruna ar Kiviču Andri, jā, par dažādām ticības tēmām. Bet ar domino mums bija gan ar Ogres basketbola komandas treneri Uldu Šveidu tāda laba saruna, un kad viņam bija dažādi jautājumi par garīgām tēmām. Un, jā, bija interesanti redzēt, jā, kā viņš, ka Latvijas basketbola izlase šogad bija pagājušajā gadā bija tajā čempionātā un dzirdēt to viņa no trenera puses un tā iespēja, kā viņš vispār kļuva par treneri. Un ļoti interesanti bija dzirdēt arī no Trijānas Parkas soliste Agnes Rakovska. Viņa kādreiz piedalījās Eirovīzijā, bet ar pandēmiju viņa pilnīgi izmainījās viņa tā skatījums par vērtībām. Bija ļoti interesanti dzirdēt, cik viņa patiesībā dziļi domā un analizē, un viņai pat bija dziesma par pastarā tiesa. Viņa pat sarakstīja tādu dziesmu. Un tad viņai bija koncerti par baznīcām decembrī. Un, tas bija tāds jauns atklājums tieši arī par viņu, kad sākumā man neuzcējās, ka viņai varbūt tik ļoti būtu tuvu šīs tādas vērtības, bet patiesībā es biju tādā ziņā pārsteigts patīkami, ka viņa par šīm lietām domā un raksta arī dziesmas.
Nu tā, tas bija dzirdēt no cilvēkiem, ka visiem ir kaut kāds arī tāds dziļāks pārdoms, nevis tikai nauda un slava. Nu tā. Agnes ir arī sociālās uzņēmējs. Jā, viņi arī veido podkastus, un tad mums arī bija tā, nu tā, tad forša saruna, jā. Pazīstat, jā? Nu jā, mēs jau sociāli uzņēmēji savā starpā. Latvija jau nav liela, mēs jau neesam nemaz tik daudz un pasākumos jau tiekamies, jā. Jā. Un vēl jau vairāk īstenībā Ogrē diezgan faktiski, nu tā salīdzinoši daudz sociālo uzņēmēji. Jā. Kas arī faktiski ir tā, teiksim tā, kā lai to pasaka, gan rādītājs par kaut kādu kopienu, jā, par kopienas atbalstu šādiem pasākumiem, par arī lēmēju institūciju kaut kādu attieksmi pret šiem jautājumiem, jā, tā kā tādā ziņā Ogrē, tā kā, jā, mums forši. Jā, nu, pilsēta, kur ģimenēm un cilvēkiem ar jebkuru veidu, teiksim, arī grūtībām, lai viņiem tomēr, nu, ir prieks dzīvot šeit, šajā pilsētā, novadā, un, jā, tas, man liekas, svarīgi. Tā, nu, ko laika man jāliek? Labi, ka man vēl ir ko likt. Tas nekas, es esmu pieredzis zaudēt šo spēli. Varbūt, kad man vienkārši interesē arī, kā, teiksim, cilvēki, kas nāk ar ģimenēm uz pludmali peldēties, un kāda ir tā viņu reakcija, kad tur cilvēki ar kustību traucējumiem peldās vai brauc ar subdēli. Kā jūs ievērojat vispār sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem, kam ir šī dažāda veida šādi traucējumi vai grūtības? Ko jūs esat novērojuši? Tīri tādā pludmales pat kontekstā. Principā ir tā, ka mums arī tie zviļņi, kas mums pludmalē ir, viņi ļoti noslogot, jo viņi ir ērti īstenībā. Viņi stipri ērtāk nekā tie S-veida, ja, kas tur teiksim, tā ir tradicionālai, ka tu tur iegulies un liekas, ka baigi ērti un dubļos un tu tur esi un tā, ja. Bet viņi ir uz tādu paaugstinājumu, viņi ir ērti un īpaši arī, piemēram, mamām ar bērniem, ja maziņš bērns, viņi ap divi tur uz tā dēļ, uz tās viļņa var tā kā izvietoties, ja, un viņi ir diezgan noslogoti, un lai gan mums tur ir zīmīti, ka tie ir tā kā specializētie tie viļņi, un mēs arī, piemēram, redzot, ja kāds vai tuvojās vai, teiksim, tā ratiņkrēslā, tad mēs pabrīdinām šos cilvēkus, un viņi paņem mantas un vienkārši atbrīvo vietu, un nav tā, kad, teiksim, tā tur iestājās kaut kādā pauzā vai kā. Bet no otras puses arī, man liekas, ka, piemēram, Ogres pludmalē, kas ir, kad nav jau izbrīns, teiksim, tā par to, kad viņi tur ir, bet vairāk izbrīns par to, ko viņi tur dara. Tādā ziņā es saku par to peldēšanu, ja, kad nopietni, un viņš ļoti ātri peld un nirst, un vispār, teiksim tā, mums pašiem arī tāds, ritīgi pārsteigums, ja, vai arī, piemēram, to pašu dēli, kad uzliek, ja, tad viņiem arī rodas tāda kā interese, kas tur tagad būs, ja, un ko viņš pats var aizpeldēt, ja, tas arī uzreiz tā, tev. Es domāju, ka tas arī lauž kaut kādas stereotipus un, teiksim, tās sajūtas vai arī par to viedokli par to, ka jā, arī tas ir vajadzīgs, ja, kad nav tā, ka tev kaut kas tur beidzas, ja, ar to faktu, ka tev ir kaut kādi ierobežojumi iestājušies tavā dzīvē, ja, ka faktiski tā brīvā kustība un aktīvā dzīvesveida izmantošana vai iespēja izmantošana, ja, tas jau nav obligāti tev šķērslis, ja, un ka tas ir tāds, protams, ka tas ir kavēklis vai traucējošs, bet tas nenozīmē, ka nav iespēja. Bet tu, Markus, redzēsi arī kādu tādu negatīvu attieksmi no cilvēkiem pludmalē? Nē, es teiktu, ka nebūtu bijis negatīvi. Tā, ka, manuprāt, ka ļoti liela daļa cilvēku, kas tieši tur nāk, ir vairāk tieši iet arī to pašu to piepūšamajām atrakcijām un visiem supiem. Un viņi iet tādā gaitā, ka viņi pat neievēro, es teiktu, to apkārtni, kas tur baigi tā ir. Viņiem vairāk interesē tas pats tā pati izklaide nekā, un tad viņi novērš visas tās domas. Bet negatīva attieksme nav bijusi, ir tieši ļoti daudz cilvēku, kas nāk interesēties. Pieņemsim tie paši visādas vecāki gājumi cilvēki, kas nāk un kuriem visu vajag zināt, un tad viņi nāk, kas jums te ir, kādēļ tieši sociālais uzņēmums, kas tie par ratiem, jā. Tas tāds, kur jūs tāds dabujāt un tā tālāk. Vairāk ir tādi cilvēki, kas nāk tieši grib kaut ko uzzināt, kas te īsti notiek, jo arī tas, ko es kā darbinieks novēroju, ka
Vai cik tas dīvaini nebūtu, vēl projām cilvēki nav pieraduši pie kaut kā tāda, ka kaut kas tāds ir ogrē. Tas viņam tāds varbūt nolauzt tāds brīnums, un visi nāk baigi lielā izbrīnā. Tā kā jā. Ja, varbūt, ka pat kādi seniori var tādā supā iesaisties, jo viņiem jau arī kustības traucējumi savu veidu, bet viņi droši vien tādu dēli nevarētu, bet uz tādu viņi varētu, ne? Jā, tieši tas ir arī, ko Aija arī bieži vien piemin, ka tas nav tikai cilvēkiem, kuriem kustība traucējumi, tas ir arī tādiem, kuri nejūtas droši uz tā ūdens, teiksim, atrasties tajās pašās kājās, parastā supa un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka tas ir noslēdz tikai vienu to grupu, tas principā visiem ir, tā kā varētu teikt, pieejams, ja. Bet teiksim... Arī bērniem kādi, vai bērni? Principā bērniem īstenībā pašiem patīk arī parastie supi, ja viņi ir droši, ja viņi izmanto, jo mums ir arī mazākas supas, kas ir bērniem paredzēts, ja. Okay. Jā, bet, īstenībā es arī varētu teikt, ka man ir kustība traucējumi ar tādu domu, ka man tas vestibukulārais, vai kā viņi tur sauc, tas aprāts, es, piemēram, pati ritīgi ilgi nostāvēt uz supu kājās arī nevar, man ir drošāk uz ceļiem, ja. Un līdz ar to, cik tu ilgi arī uz ceļiem var, ja. Un īstenībā ir tā, ka līdz ar to cilvēkiem, kur grib izmēģināt to supu, nevienmēr ir, teiksim, tā jādomā, ka tas ir tikai, teiksim, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. To var izmantot arī cilvēki vecāka gada gājumi, ja, vai arī, piemēram, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jo mums bija arī gadījums, kad mamma arī saka, ka viņai ir meitiņa, ja, kurai ir 11 gadi, kur arī grib visu laiku kaut ko izmēģināt jaunu, un kad viņa, piemēram, parasto supu, viņai bailīgi būtu laist, ja, bet uz šo supu, ja, kur viņa tā kā, saprot, ka viņa sēž, ja viņa ir stabila, ja, kad viņa labprāt, viņai ir jauna pieredze, ja, un jauns piedzīvojums, ja. Un līdz ar to tas arī, piemēram, ir, teiksim, ne tikai, mēs to negribam sašaurināt, ja, to pakalpojumu. Tāpat mums bija tas gadījums, kur viens jaunietis, mums tur pat cik ir, tāds jaunieši tur tāds, bieži vien tāda tusiņa vieta, ja, kad viens jaunietis arī prasa, kas tas tāds, mēs tā kā stāstam, tas ir specializētais dēls un tā, un viņš saka, omītes arī viņi varētu izmantot, mēs tā, kāpēc tāds, jautājums, es domāju, ka jā. Viņš saka, es savu omī zilajos kalnos uzliku uz to riteni, tām lielām riepām mēs izlaidām. Moška, mēs varētu atnākt arī supot, ja, un tā kā, un jā, mēs, ka, nāc ar omi, ja, tu uz parastā supa, omi uz tā supa, un kāpēc nē, ja. Un būs jauns piedzīvojums gan pašam mazbērnam, ja, gan arī pašai omei. Jā, man liekas, ka tas tiešām interesanti, jo, jo tas ūdens atrakcijas, man liekas, cilvēki vēl nav tā pieraduši, jo cik gadus vienkārši peldās, un te pēkšņi piepūšamās un tādas, un tie vecie, lai tie jaunie skiem, bet ja viņam pasaka, jau ir arī kaut kas tāds, ko tu varētu izmēģināt, man liekas, tas arī vēl to sociālo ģimeniskumu vēl vairāk pavirz, jo parasti, man liekas, tie it kā tāda asociācija, tur iet bērni peldēties un jaunieši, bet īstenībā daudz varētu izmantot to iespēju, vai ne? Jā, un īstenībā arī tas fakts, ka, piemēram, ja diezgan esam novērojuši, ka pludmalē, ved, piemēram, bērnus atpūsties un peldēties vasarā arī vecvecāki, ja, acīm redzot, kad mammas un tēti strādā, un ka viņi faktiski sēž vai tur ir tiem zviļņiem vai soliņiem, ja, un ka viņiem tā binokli jāstāsta, kur tas bērns tur ir, ja. Bet īstenībā, piemēram, arī tie paši cilvēki, piemēram, kustību traucējumiem, ja ir bērns, ja, tas bērns jau grib, lai tu viņam pievērs uzmanību un redz, kā viņam tur sanāk, tur šļūk, lekt un vēl kaut ko, ja. Bet tad, ja tu uzkāp uz tā dēļa uz parastāvais specializēta un piebrauc viņam klāt, jo tā atrakcija arī viņi ir tā kā apaļveidā, viņai katrā stūrī ir kaut kāda cita veida, tā kā tas, kā to saka, atrakcija, ja vienā tu šļūts, vienā tu lec, vienā batuts, vienā kas, ja, un tu faktiski nemaz, piemēram, sēžot pludmalē, tu jau visu nevar redzēt, ko tas bērns tur dara, bet tad, kad tu viņam brauc līdzi vai brauc apkārtē, ja, tad tā ir cita spiekšana, ja, tiem bērniem. Jā. Teiksim tā, kad tu esi tā kā gandrīz vai klāt viņam, ja. Jā, tā man liekas tāda laba. Jā. Ok, par to mēs vēl parunāsim. Tā kārtā. Jā, ar to jautājumu uzdošana ir tā, kā ir. Skolā tagad ļoti daudz māca vispār uzdot. Kā ir jāuzdod jautājumus. Šito liek... Jā. Taisnīgi. Redz, neteiktu, ka man baigi padod. Praktizējis. Labi. Mans jautājums būtu, vai jūs pats esat bijis Ogres Vardē? Ja jā, kāda bija pieredze, un ja nē, kādēļ? Jā, es esmu bijis Ogres Varžu dīķī, lecis no Laipiņas, tā nedaudz vairāk gan bērnu lēkāja, bet laikam tajā reizē vai tajās divās reizēs
Kaut kas tur nebija piepūsts, bet tas bija ne pagājuši, man liekas, aizpagājuši gadu. Un tad mēs tieši vēl neizmantojam piepūšamās atrakcijas, bet noteikti gribētu, jo maniem bērniem patīk, bet kaut kā pagājuši gadu, mēs laikam pagājuši gadu diezgan daudz bijām ārpus Latvijas, un tad, tad mēs kaut kā diezgan maz vispār pie ūdeņiem, bet pirms 2 gadiem mēs bijām, redzējām, ka kaut kas tur bišķiņ ir, bet man liekas, tas, kas tagad ir, tur vēl, man liekas, iespējams, ka nebija vismaz mēs tā nevaram. Bet man bija ļoti prieks redzēt, ka kaut kas tāds ir Ogrē un noteikti gribētos, man meitai 13 puikam ir 11,5, un viņi tie, kas grib tie aktīvisti būt, līdz ar to es gaidu vasaru, kad viņiem varētu aiziet padauzīties. Tā, ko? Man ir šāds 6 dubultais. Varbūt, ka jūs varat izstāstīt, kādi tur vēl ir piedāvājumi. Labi, viens ir tie specializētie, bet, teiksim, ģimenēm, kas paredzēts, kad sāk sezonu un ko varētu tur izbaudīt? Varu pastāstīt, kas vēl tur ir piedāvājumā. Principā mūsu sezona tātad ir vasaras 3 mēneši, 1. jūnijas un 31. augusts, bet visu koriģē māte daba. Jo mums ir ļoti daudz specifiski tādi papildus apstākļi, ko īstenībā, ja tu nenodarbojies ar to lietu, varbūt tev vispār grūti ir saprast. Tāpat arī jūs minējāt, ka it kā kaut kas tur bija uzpūsts, it kā nebija, jo pirmkārt ir tā, ka jāsaprot, ka tas ir lielas upes vecā gultne. Tur ir daudz avoti, no kā ir izveidojies arī tas tāds kā apendiks, tā kā tāda upīta. Un tur ir specifiski vēl, varbūt esat pamanījuši, ka nevienmēr tur ir sauss, jo tur ir tāds dubļains īpaši pavasaros un diezgan tāda, teiksim tā, grūti uzturama pludmale. Tā vienkārši runājot. Tā kā faktiski Ogres namsaimniekam, kas apsaimnieko šo pludmali, diezgan ir jānoņemās ar šiem te jautājumiem, jo tur ir ļoti daudz arī avoti, kuri šo visu pasākumu mēģina patraucēt. Un līdz ar to mums arī ir jāsaprot, kurā brīdī pūst atrakcijas, kāda ir laika apstākļi, lai viņas vispār dabūtu iekšā, jo viņas ir tiek kabinātas ar ķēdēm, lejā pie smagiem mucu tādiem betona nostiprinājumiem. Līdz ar to viss ir ļoti atkarīgs no laika apstākļiem. Un vislabāk būtu sekot līdzi un mums piezvanīt un pajautāt, esam vaļā, kas notiek un tam līdzīgi. Bet principā mūsu klāstā tātad ir ūdens atrakcijas. Pilsētiņa, tad mums ir supdēļi, gan specializēts, gan parastie supdēļi, tātad varat visā tajā teritorijā, kas nav it kā ļoti plaša, bet diezgan ir ok, arī priekš supiem ļoti skaisti. Vakar saulrieti ir iespējams sagaidīt, tā kā to var darīt pie mums. Un plus, protams, visi tie ūdens prieki, kas ir paši pa sevi. Mums ir tur arī rotaļlaukums, ir tie paši zviļņi, ir kur pārģērbties, tāpat ir specializētie peldrati, tātad cilvēkiem, ja vēlas arī peldēt, mums ir vestes, varam iedot, lai cilvēks justos droši un arī papeldēt un sajustu to brīvo sajūtu arī ūdenī, īpaši, ja tā temperatūra pietiekoši laba, lai varētu peldēt. Bet, protams, jāņem vērā visi vēl papildus apstākļi, kas mums ir tur. Tātad ir ūdens zāles, ar ko ir jārēķinās, jo tas tomēr ir dīķveidīgs, tāda dīķveidīga vieta. Un vēl mūsu draudzenes pīles. Ko tad pīles tāda? Mūsu draudzenes pīles, mēs mēģinām arī pludmales apmeklētājiem par to informēt, ka lūdzu nebarojam putnus, jo pludmale paliek slidena, saprotat no kā, mūsu visas atrakcijas paliek slidenas, skaidrs no kā, un tāpēc mums jaunieši katru rītu pucē, un daži klienti mums šad tad ir arī iepaustojuši, ka jums jau tur pīles un kas, bet pirmkārt mēs esam dabīgā vidē, mēs esam ciemiņi, nevis pīles, pīles bija pirms mums. Mēs te esam arī gulbis, tas, kas mums tur regulārais iesis, tas arī bija pirms mums, un viņi tā kā to savu teritoriju šobrīd neplāno pamest. Man liekas, ka mēs pametīsim pirmie nekā šie iemītnieki. Un, protams, ir ar visādiem tādām vēl niansēm jārēķinās, kas var būt, piemēram, uz kaut kādu brīdi vai cieta atrakcija dēļ tā, vai vēl kaut kas ir noticis, un respektīvi vienalga, kurā gadījumā ir jāpainteresējās pirms tam. Un vardas arī ir, ja ir Ogres varda, vai tas
Kāpēc? Kāpēc ogres varde? Jā, jo tāpēc, kad ogrē to vietu sauc par varžu dīķi, un tad visiem ir skaidrs, ja tu pasaki ogres varde, ka tas ir varžu dīķī. Tā vecups pludmale, tas tikai, man liekas, tā gulmapā tikai. Un oficiālos papīros, bet tā jau tas saucamais varžu dīķis, un tāpēc ar vardi. Vardas arī ir? Kaut kāds tur ir. Vakaros var dzirdēt, jā. Okay. Jā, nu skaidrs, nu principā diezgan plašs klasts, un tikai jāiet. Un kafejnīca mums ir. Jā, es gribēju prasīt. Saldējums un kafija. Un tāpat jaunieši arī piedāvā tur frī kartupelīšus uzkodām, kas bērniem parasti tos pašus nagetus, un dzērienus. Jā, ja tu visu dienu tur ir, un tagad iet uz mājām speciāli paēst, ja tur pat tās var paēst, tas, man liekas, arī forši. Un jaunieši visi ir apmācīti, visi tā kā, teiksim tā, saprot, kas jādara, spēja piedāvāt visu, kas mums ir, dažādas kokteļus arī var jaunieši pagatavot. Un tā kā, Un man arī patīk, ka tie jaunieši, redz, mēs tos jauniešus kā pirmajā reizē kā atlasījām, tā viņi mums turās, 3 gadus, faktiski mums tā baigi nemainās tā komanda, jo mēs plus mīnus kaut kur varam no 6 līdz 11, atkarībā no kāda, kuram tā slodzīta tur vēlamā. 6 līdz 11 jaunieši? Jā. Katru sezonu, jo mēs sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru un lai finansētu arī daļu šo te izdevumu, kas saistīts ar algām arī no valsts budžeta līdzekļiem, un līdz ar to mums tie jaunieši tātad ir tie maziņie, kas ir no 13 līdz 15, un tad no 15 līdz 20 pie mums tātad ir tāda grupa jaunieši. Un tad faktiski mums tie jaunieši arī, kas ir maziņie, kā sākuši kā 13-gadīgie, tagad jau ir izauguši, un teiksim tā, un tie, kas ir 18-gadīgie, jau skatos, kad jaunieši mūs jau dabūja arī citur darbus un skolās jau Rīgā un visu kaut kur, ka tie laikam mums šo sezonu tā kā nebūs, būs atkal mums kaut kādas izmaiņas. Bet forši skatīties, kā tie jaunieši aug, kā viņi uzlabo komunikāciju ar klientu, kā viņi saprot, kā vispār uzņēmumā organizējās process. Tas tev nav tikai tu atnāc un sēdi, ka tev ir jāsagatavojās, ka tev ir jānobeidz, jo viņi man patīk arī, kad viņiem ir uzdevums, piemēram, tad, kad tu beidz maiņu, kad mums ir tā, par cik tā ir, tas ir konteiners, mums tur nav nekādas kanalizācijas, nekas, un mums tur ir arī specifisks, trauks, jeb kā to, es nezinu, tad, kad mums mazgājam izlietnē kaut kur, tad, kad tu beidz maiņu, tev tas trauks ir jāizlej. Respektīvi jāsagatavo vieta, ja tev arī kaut kas beidzās, tev ir jāinformē nākamās dienas darbinieki par to, ka kaut kas ir beidzies. Un man patīk, ka viņam arī rodās šī atbildības sajūta, un kad viņi viens otru tur neizlēja, man tur vakar visi, ko tur, ka viņi viens otru arī, teiksim tā, kaut kādā veidā disciplinē un to atbildības sajūtu, teiksim, atstāt kārtībā darba vietu, ka tas tomēr arī ir tāds, manuprāt, neatsverams, teiksim, tā jauniešu izaugsmes kaut kāds faktors, un tā pirmā, jo faktiski tie jaunieši jau mēs esam bijuši kā tāda pirmā satikšanās ar darba tiesiskām attiecībām, ar darba devējiem un tam līdzīgi, un mūsu jaunieši aug, un mēs viņam dodam brīvu vaļu gan uz iekārtošanu, sakārtošanu, jo viņi mums tur puķis stādījuši, paši krāsoja, to visu iekārtojumu un tos dēļus, kas mums ir apšūti, respektīvi mēs tos jauniešus iesaistījām arī praktiskos jautājumos, tāpatās arī viņiem pašiem ir, teiksim tā, jāorganizē sociālajie mēdī un visas tās lietas, ka mēs viņiem ļaujam izpausties. Jā. Forši. Forši. Labi, jūs? Kā? Vienīgais šitas vēl. Tā, jautājums, kādas ir 24. gada varbūt tās gaidas vai vēlmes, kādiem notikumiem būtu, teiksim tā, kādas ir cerības par 24. gadu, jo tomēr bišķiņ tā kā sākums vēl ir? Personīgi vai tā globālāk? Var gan tā, gan tā. Jā. Principā ir tā, ka 24. gads, mēs joprojām domājam, un arī mēs ar sociālu uzņēmumu, kas ir arī veido labdarības veikals Hopen, tagad organizēsim arī palīdzību Ukrainas ģimenēm īsti pie Zaporožas, un nekādīgi nevar izslēgt to tēmu par Ukrainas karu. Tā ir tāda, gaidām, ceram, kad viņi arī izsnāsies, bet šobrīd neredz tādu galvu. Līdz ar to,
vienkārši visu laiku no turienes tādas jāgaida ziņas, kas notiek, jo tas diezgan tā kā ietekmē daudz ko. Ar to, tur nav konkrēts prognozes, kas kā būs, bet vienkārši tas ir tas, ko visu laiku fonā būs. Paralēli tā, kā man patīk sports, kaut kādā ziņā būs ļoti interesanti sekot, kā tad šogad ies Latvijas hokeja un basketbola izlasēm, kas tik ļoti labi pagājušajā gadā startēja. Jā, un tajā pat laikā personīgi ir, teiksim, es plānoju uzsākt arī maģistra mācības, tad priekš manis tas būtu tāda arī jauna tēma. Tieši par tādu dvēseļkopšanas tēmu izpētīt, saistībā varbūt ar garīdzniecību, jo mūsdienās ļoti daudz cilvēku, varbūt, kad viņiem kāda problēma, viņi meklē palīdzību pie psihologiem. Bet tajā laikā diezgan daudz arī apmācības ir arī apvienota garīgo sfēru, bet īsti maz pētījumi ir, kā Latvijas garīdznieki vispār strādā ar cilvēkiem, kādās sfērās viņiem spēj palīdzēt, kurās nē, vai viņi izglītos vai nē. Tad izpētīt to un saprast, vienkārši, kas ir Latvijā notiek arī šajā sfērā. Vai baznīca iet līdzi laikam un mācās arī kaut ko no šīs sfēras, jo tomēr cilvēkiem ir problēmas, un Latvijā joprojām augsts arī pašnāvības līmenis arī pusauģu vidū ir, un ar alkoholismu, un vintulību, un depresijām, dažādām mentālām slimībām, ko arī pandēmijas laiks parādīja ļoti, un vai mums ir atbilde, vai mēs zinām, kā palīdzēt cilvēkiem. Par to būs mans maģistra darbs, ko arī centīšos rakstīt un mācīties. Tas nav tāds personīgās puses. Lieli mērķi, jā. Starp pie mums vasarā arī bija ukraiņu bērni. Jā, tā kā mēs arī nodrošinājām viņiem iespēju, lai gan tajā laikā mums likās no rīta, ka mums atteiks, jo bija tāds diezgan drēgns, bet meitenes ar klabošiem zobiem vienalga apmeklēja visas atrakcijas un bija priecīgas. Tā kā jā. Forši, jo, kaut kādā ziņā žēl, jo tam bērnam jau tiek nozagta tāda sava veida daļa no bērnības un no tā prieka, jo tas karš jau ir ļoti, tas ir kaut kas, kas atstāja ietekmi uz vairākām paudzēm, principā. Piemēram, es atceros savu vecmāmiņu, kad pie viņas braucu, un pusdienojām, tad viņa mēr man teica, ka es neko neesmu ēdis, kaut gan sapēdu 3 ēdienus, kas tur apakšā ir bailes no bada. Un tu var redzēt, ka tas joprojām ietekmē to cilvēku un bailes par to bērnu nākotni, un tikai tādā, varbūt nedaudz humora veidi, bet tik un tā. Līdz ar to tas labi, ka mēs varam viņus atbalstīt. Labi, varbūt tad es vēl kaut ko. Varbūt kā tu, Markus, kā jaunietis, kā tu redzi, kas ir tādas mūsdienu jauniešu vai tavu vienolģu tādas lielāki izaicinājumi, ar ko cīnās, vai kas ir tās problēmas, vai kā tu redzi? No rīta piecelties. No rīta piecelties. Tā ir, jā. Man tavas problēmas. Manuprāt, tagad vispār visi jaunieši, kas ir apkārtēji un manā vidē, ko visi vienmēr saskarās, ir tas, ko es esmu ievērojis, ir tieši tas saucamā tā īsā laika uzmanība, jeb ko mums nodara visi tie sociālai tīkli, visi TikToks ir īpaši. Un ļoti grūti ir noturēt uzmanību. Un ne par velti saka, ka mūsdienās svarīgākā valūta ir tieši uzmanība. Arī pieaugušo cilvēku vidē, manuprāt. Un līdz ar to arī visās skolās un visur neviens nevar pilnvērtīgi pamācīties, visiem nav tā uzmanība noturēties un visi grib ātrāk prom no tās skolas. Tad, principā, grūti sēdēt stundās un vienkārši klausīt. Vispār, ko darīt, ir diezgan sarežģīti tā kā noturēt to uzmanību, jo, tas ir tāds. Kā jūs to cīnāt? Ko jūs? Personīgi vienkārši
vajag pārkāpt pāri tam savam tai gribai un ar disciplīnu vienkārši iet un darīt kaut ko citu, nesēdēt tajā tik tā kā, pieņemsim, es arī sev laika limits esmu uzlicis, vai kaut kādā veidā cīnītos. Nevienmēr sanāk, ja, bet jā, jo tā ir, ka arī, es neteiktu, ka sociālo tīklu ir ļoti slikti, jo tā ir, ka var arī ļoti daudz labu informāciju uzzināt, ne par veltu, mēs varam zināt, kas notiek citā pasaules galā, atverot vienkārši telefonu. Un tā kā tas nav slikti, bet vienkārši kā tiek izmantot tā informācija, vai tu vienkārši scrollot ar telefonā un skaties bezvērtīgu informāciju, vai tu arī mācies kaut ko un gūst zināšanas, ko tu vari pilnveidot pēc tam. Tas ir tāds. Un tas ir tas, ko es cenšos darīt, ka es tieši mēģinu kaut ko mācīties. Tā kā mēģināt vairāk, tā kā, ja es pavadu to laiku, tad es pavadu kā liederīgi viņu tajās sociālajā tieši vidē un internetu vidē. Bet komunikācijā tieši savā starpā, jaunieši vairāk komunicē caur telefonu vai tie? Tā, kad mēs esam dzīvē, nav tā, kā visi domā, ka mēs sēžam blakus un rakstamies telefonā. Tā nav. Bet viennozīmīgi mēs dzīvē komunicējam runājot, vai cik dīvains nebūtu. Bet angļu valodā baigi daudz jauniešu. Jā, tu esi ievērojis, ka katrs trešais vārds ir angliski. Manuprāt, ka tas nav slikti. Manuprāt. Tā ir, ka arī, pieņemsim, es piedalos visādās dažādās programmās, kas ir vairāk kaut kādas ar biznesa saistību un tā tālāk. Un pieņemsim vienu programmu, kuras tagad piedalos, Rīgā arī braucu, un tur notiek saruna tikai angļu valodā. Kaut vai mēs tur esam visi latvieši, visi runā tikai angliski. Pasniedzēji angliski, mēs angliski, un tas ir tāds, man arī tāda bija jauna pieredze. Bet atgriežoties pie tā, kā mēs komunicējam, manuprāt, ka noteikti ir daudz palielinājusies tā komunikācija tieši tā kā, pieņemsim, ka mēs esam mājās, mēs komunicējam ar draugiem, diezgan regulāri. Līdz ar to tas tā kā varbūt pamazina to, vismaz man tā ir, ka es varbūt tik daudz laiku nepavadu tur brīvdienās, tur netusējos ar visiem un tā tālāk. Es to varbūt kompensēju to, ka mēs tur telefonā varam sarakstīties un tas laiks kaut kā, tā kā komunikācija notiek, jā. Bet, nav tā, ka arī dzīvē tas laiks netiek pavadīts un kopā tā kā. Bet ja runā, teiksim, cik tālu tā jau var kļūt par ekrāna atkarību? Kā tu redzi, cik tā ir liela jau atkarība vai spējat kontrolēt? Lielāka daļa jauniešu, kā tu redzi? Cik jūs pavadat laiku telefonā? Es arī diezgan daudz pavadu, jā. Man liekas, kaut kāds, tur tā problēma, tur tā lieta, nevis problēma, arī problēma, ka tagad, manuprāt, visiem ir atkarība no tā telefona, gribot vai negribot. Jā. Tu varbūt neesi atkarīgs, atkarība tev nav varbūt tieši skatoties viņu, bet tev esi vispār ikdienā no viņa esi atkarīgs, lai kaut ko darītu, tev viņš ir vajadzīgs. Jā. Tu nevari vienkārši tagad tā ir tāda dzīves neatņemama sastāvdaļa, ja tu viņu izslēgsi, tad tu nebūsi nekas. Ja tu nevarēsi nekādas lietas bīdīt, neko tur sarunāt, tikšanās, neko, nezinās, ne cik laiks, neko. Tas ir tāds, ka tu izslēdz sev no vispār sociālās vides un tu esi tāds nostumts malā no sērijas. Jā. Un līdz ar to, manuprāt, ka atkarība varētu teikt, ka ir visiem, bet varbūt visiem nav tāda tieši tā kā tieši noteikta mēdīja atkarība. Ne mēdīja, bet tieši vietnes, jo, manuprāt, tagad tieši lielāko to atkarību izraisa tas TikToks. Okay. Un, ja tev nav TikToks, tad tad ir labi, manuprāt. Galvenais uzvarēt TikTok. Jā, burtiski. Bet vēl papildus jautājums. Kā tas ir ietekmējis grāmatu lasīšanu? Cik jaunieši lasa grāmatu? Šitam nevajag prasīt, viņš ritīgi lasa. Šits nav pareizi. Tas pat labi. Nē, tas ir labi, ja tu lasi. Lai citi dzird jaunieši, lasat grāmatas. Jā, lasat grāmatas. Tas ir viennozīmīgi grāmatas. Es vispār pirmo reizi dzīvē izlasīju grāmatu līdz galam pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā. Okay, aizpagājušajā gadā, jā. Un es pirmo reizi izlasīju dzīvē to grāmatu, ko es, starp citu, ieguvu man uzdāvināja, kad es uzvarēju Latvijas čempionu boksā. Tad man uzdāvināja tādu grāmatu Noslēpumus. The Secret saucās. Ļoti laba grāmata. Man tā būtu, varētu teikt, pat viena no mīļākajām. Tas vispār man ievirzīt. Tā grāmata ir tieši par to pozitīva domāšana. Pozitīva domāšana, jā, par to pašu domu, kā visums uztver to visu un tā tālāk. Un tas man vispār ievirzīja, ka tas, sāk palikt interesanti, tā kā gribējās vēl kaut ko uzzināt. Un arī, uzreiz varēja pamanīt, ka tā pati smadzenē attīstās, tā kā sāc tu domāt plašāk, nav tā, ka tu vienkārši ieej savā rutīnā un tā kā nedomā par neko. Jo arī lasot tās grāmatas, tu gūsi tādu interesantu informāciju. Teiksim, arī tagad lasot vienu grāmatu,
Tas pats par tām negatīviem domām, ka principā labs veids, kā ietekmēt, sanāk, principā mēs ikdienā domājam lielākoties pa vienu un tām pašām lietām. Ja jūs tā padomājat, mēs katru dienu saskaramies ar vienām tām pašām problēmām, visu laiku mums ir vienas tās pašas domas pa visu tos, un lielākoties tas domas ir par tām sliktajām lietām. Man ir jāizdara tas, man tur tāda problēma jāatrisina un tā tālāk. Un ja tu gribi pamainīt to domāšanu, kā tu vari plašāk to pasauli pamanīt, tev ir jāsāk pateikties par lietām, pamanīt to kaut kur to labo. Un ir veikt pētījumi, ka uzreiz tu izmaini sev tās domas, to rutīnu. Tu katru dienu vari domāt par kaut ko citu. Ja tu domās laiku par tām savām problēmām un ikdienas šiem lietām, tad tev būs ļoti sašaurināta tāda domāšana. Un par to grāmatu lasīšanu, tagad es esmu diezgan padaudz tās grāmatas izlasījis. Okay. Bet kas man tieši jauniešiem būtu tieši ko ieteikt, ka visi domā grāmatu lasīšana, tā ir tāda obligātā literatūra. Un, manuprāt, tas ir no vienas puses arī nepareizi, ko skolā uzspiež, ka tev ir jālasa tieši, varbūt tas nav slikti, ka tu zini to latviešu kultūru un tā tālāk, bet tas, kad uzspiež lasīt tās grāmatas, kuras tu pat īsti negribi lasīt. Tas pašs visādas biogrāfijas un tā, tas nav slikti, bet, protams, ne visas grāmatas ir neinteresantas. Ja tu atrod kādu tēmu, kas tev interesē, tur kādam interesē tāpat biogrāfija, kādam tur piedzīvojumi, fantastika. Man interesē, pieņemsim, tieši tā domāšana un tieši tā, kā tu vari attīstīt ar grāmatām to savu domāšanu un kaut ko uz to izaugsmi tieši. Ļoti interesē tā tēma un līdz ar to arī ļoti viegli lasās par to. Ok, interesanti, super, paldies par tām domām, ļoti interesanti dzirdēt. Tā, jums? Jā, liek jautājums. Tā arī kaut kā varēja uzvarēt, ja? Uzvarēt, kad tiec vaļā no saviem kauliņiem. Un es nezinu, cik jums kauliņi. Nē, es jau pateiktu, man 2. Bet tev sanāk, ka viens divnieks. Jā, es vienkārši domāju stratēģiju, vai te ir kaut kāds labāks veids kauliņi. Labi. Stratēģija ir likt tā, ka man nav ko likt, bet... Jā, bet laikam to baigi nezināšu. Tā, es likšu te. Jāliek, galos. Vienā vai otrā galā var likt, jā. Tad šādi te. Jā, man jau tad nebija citu variants. Jā. Jā, tad ir bijis tās variants. Un atkal pie jautājuma. Jā, es varu izdomāt. Varbūt tev kādi jautājumi. Par grāmatām varam paturpināt. Jā. Kāda ir mīļākā grāmata, kas ir lasīta? Es esmu garīdznieks, un mana darba grāmata ir Bībele. Un savā laikā es nenāku ticīgas ģimenes, es vienkārši bet iemīlējos kristietē, un viņi gāja šeit gāja uz baznīcu, un tāpēc dēļ viņas sāk vispār iet. Bet es biju ļoti pārsteigts. Man bija viens milzīgs stereotips par Bībeli, ka tas ir kaut kas novecojis, kaut kas vecs un kaut kas pārāk, kaut kāds tāda mīti. Bet es biju tik ļoti pārsteigts, ka patiesībā viņi rakstīja 1600 gadus un 40 dažādi autori viņi rakstījuši, kas savā laikā nav sastapušies, bet viņi pierakstījuši atklāsmi par radītāja mīlestību uz cilvēci, teiksim tā. Un es biju tik ļoti pārsteigts, jo man arī likās kaut kāds augstāks spēks vai visums, bet tā parāda bet parāda, ka man ir patiesībā 2 tēvi. Ir mans fiziskais tēvs, no kur man ir ķermenis un gēni, un tad ir tas radītājs, tas neapturamais, milzīgais radītājs, kas ir garīgo pasauli radījis, ir manu garu. Un kas tos likumus ir ielicis, kas vienkārši strādā, funkcionē visās kultūrās, tur tev nebūs melot, tev nebūs zakt, tev nebūs laulība. Un visos ir tāda loģika un kārtība, un tas man vienkārši palīdzēja sastruktēt manu domāšanu, kas ir labs, kas ir atkal nederīgs, slikts, kas palīdzējis cilvēcei, funkcionēt un kas atkal sabojājas. Un tajā grāmatā tur ir gan piedzīvojumi, gan arī stāsti, gan pamācības, gan tajā laikā arī lietas, kuru, nezinu, esat dzirdējuši par 666 vai pa Antikristu. Arī tas ir rakstīts, atklās grāmata par pēdējiem laikiem. Un tas ir tik interesanti grāmata, kad es biju, ka viņi patiesībā iedeva baigi interesanto skatījumu uz dzīvi,
kur man tā kā pa plauktiņiem salika un sakārtoja daudzas sfēras. Un tāpēc es viņu saucu par grāmatu. Un kādreiz bija pat pirms 100 gadiem bija uzskats katram intelektuālam cilvēkam vismaz vienreiz dzīvē Bībeli jāizlasa. Nu, es viņu izlasīju vairāk kārtīgi un vienmēr es atklāju kaut ko jaunu, jo tāda sajūta, ka caur viņu tā kā radītājs turpina komunicēt un man, kas dzīvo patērētāju kultūrā, kas tikai domā par sevi, tomēr aicina mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, aicina aizliegt sev, aicina domāt par ilgtermiņā. Un, līdz ar to tā ir grāmata, kas ir, kā Marks Tvens teica, man nesatrauc tās raksturvietas Bībelē, kuras nesaprotu, bet man satrauc tās, kuras es saprotu, jo viņas izaicina mani. Man arī tā līdzīgi, kad tā ir grāmata nevis, kur es varu mainīt, bet viņa maina mani un ir mainījusi. Tā. Bet tajā pat laikā man patīk arī biogrāfijas lasīt un dzirdēt par cilvēkiem. Vai, teiksim, man patīk arī vēsturiskas grāmatas, piemēram, par hanhūtiešiem, brāļu draudzes ir tādas, kas īstenībā no kuras vispār sākās latviešu tāda identitātes apzināšanās, no kuras beigās jau sāk veidoties tur jau jaunlatvieši ar savu, varbūt tādu skatījumu. Bet es biju cik ļoti pārsteigts, ka tiešām bija laiks Latvijā, kad Latvijā, pateicoties hanhūtiešiem, mums bija izglītotākie zemnieki visā Eiropā. Ja, kas mācīja lasīt, kas mācīja rakstīt, viņiem bija šīs sapulces, un viss sākās no tādiem dažiem no Morāvijas ieceļošiem kristiešiem, kas vienkārši latviešu zemnieks apmācīja pamatlietās, vai ne? Un līdz ar to es ieraudzīju divu veidu arī tādas kristietības. Ir tāda augstā vēsā, ja, kas ienāca tāda kā varētu zobenu Latvijā, un tad ir tāda pazemīgā mīlestības pilnā. Un tā man pārsteidz, un to baigi es nebiju vēstures stundās mācījies par to, bet uzzinot to, atklāt jaunas lietas par Latvijas faktiem, tas man patika. Bet jā, līdz ar to netipiski varbūt atbild, bet jā, Bībele ir bijusi ļoti ietekmīga un joprojām ir manā dzīvē. Tā, vai man ir ko likt? Un man nav ko likt, man jāņem kaut ko. Tāda opcija arī ir. Tāda opcija arī ir. Ok. Jā, tāda opcija ir. Ja man nebūtu, jāizlaiž gājiens, bet tā kā paceltais man ir, tad es varu uzlikt. Jā. Tu minēji par tajā Secret grāmatā, es viņu lasīju to grāmatu. Jā, un tur ir tā kā runāts, ka visums, tā kā ir tas pievilkšanas spēks, ka pozitīvi domājot, viņš tā kā tev pievelk un sakārto lietas. Jā. Taču tajā par laikā tas, kas man radīja jautājumu, ka priekš manis visums izklausās diezgan tāds bezpersonisks, tā kā vienkārši tāds, tā kā bezpersoniska enerģija, kas vienkārši tā kā darbojas. Kāds ir jūsu priekšstats par radītāju vai augstāko spēku, jūsu sapratnē? Kā viss ir cēlējs, veidojies? Tā vienkārši interesanti dzirdēt jūs. Cēlējs veidojies, es nezināšu, nekad laikam arī neuzzināšu, bet tas, kas ir tieši tas visums, manuprāt, ka tas ir, katram tā kā tas savs visums. Manuprāt, tas ir tā kā tavs prāts. Principā, tas tā kā tu attīsti to savu prātu un arī tu tā kā ar viņu komunicē, tā varētu teikt. Tas visums ir tā kā te? Jā, manuprāt, ka jā. Bet tas nav tas, kas tomēr visu radīs, jo mēs varam, ka visums... Par to, kas visu radīs, nevarētu pateikt. Es domāju, to, tas ir, mūsu prāts viennozīmīgi, tas ir visa noteicais, jo tur viss noteikti. Bet kas ir, no kurienes tas viss sācies? Tā vienkārši interesanti. Tas ir labs jautājums. Kā tu vai, kā tev? Man jau liekas, ka tomēr ir kāds viens, kas visu kruķī tur. Ja? Kad man vispār, teiksim, tā fascinē vispār kaut kādas lietas, kuras es nesaprotu. Ja? Es tiešām nesaprotu, kā var izveidoties bērns. Ja? Protams, var nostīties filmiņas YouTube vai vēl kaut ko tā tīri, ja? Bet es godvārds to nesaprotu. Kā tas ir iespējams? Ja? Tāpat nesaprotu, kā no kaut kādas līdzenas zemes, ja? Vai kaut kādas pilnīgiem džungļiem viņas sākot iekopt,
izauga lietas, ko tur nekad nesastādījis. Mums ir arī lauka īpašums, ja, kurā pirms tam bija šausmīgākie džungļi, ja, bet kopjot, mums viņasim pagājušajos Jāņus, ja, mēs bijām pārsteigti, mums visa pļāva vienās margrietās. Mēs nekad neesam stādījuši tur margrietas, pirms tam bija šausmīgi tie, kā sauc tie daži un kaut kāds zirgskābenis un vēl kaut kas, ja, ko, bet pļaujot un tā kā darot, ja, uzrodās lietas, nu, kas tur tā kā liekas, kad tur viņas nebija, ja. Ir kaut kādas tādas lietas, ja, kas man nav saprotams, ja. Un ņemot vērā arī manu, to pamatbāzi, manu pirmo izglītību, ja, man tā kā ir tāds, arī... Un tā izglītība tad... Jā, Kristīga akadēmija. Jā, tā ir man pirmā izglītība, un pēc tam es, teiksim, sāku ar sociālo darbu, un varbūt arī tāpēc arī tas sociālais uzņēmums tomēr ir kaut kāda atsauce uz manu tā kā izglītību un uz manu iepriekšējo pieredzi, bet dēļ iepriekšējās pieredzes, teiksim, tā es sapratu, ka es neesmu tik spēcīgs cilvēks, lai savu resursu, teiksim, tā dedzinātu, teiksim, tādos jautājumos, kurus saprotu, kad es to varu darīt, bet es nodedzinu sevi, ja, kad man tas nav paceļams, kad es tomēr to savu resursu un to savu, teiksim, tā spēju var kaut kādā savādākā veidā ieguldīt un dabūt to rezonanci gan tajā ārējā vidē, gan atkal savukārt ģimenē, ja. Un līdz ar to tas man tā kā pagriezās, jo ja mēs arī vēl par to sociālo uzņēmēju darbību runājam, jo vienmēr arī visās daudzās intervijās vai jautājumi, kas ir bijuši no kaut kādiem klientiem vai sadarbības partneriem, gan jau, kurš jums ģimenē ir cilvēks ar kustību traucējumiem? Es saku, mums nav. Es saku, kā nav? Kāpēc? Kāpēc jūs te taisat to, ja? Es saku, bet man jau nebija tā kā problēma, vai es nedomāju, ka cilvēks, piemēram, nevar darīt kaut kādas lietas, kas it kā nav ar tevi saistītas, bet tu esi kaut kādā ziņā kaut kur labs, ka tu, piemēram, es nezinu, vari uzrakstīt projektu, vari kaut kādā veidā ietekmēt lietas, ja tu jau vari ņemt un darīt. Jo mēs ar Marko bijām arī Jelgavā, kas tas bija janvāra sākumā, vienā tehniskajā vidusskolā, kur mums bija sanākuši 40 jaunieši uz tehnisku nodarbību, kur viņi mums tā kā deva savas idejas un analizēja mūsu esošā sugu dēļ to prototipu, un kur mēs arī tā kā viņiem runājām, varēja uzdot jautājumus un stāstījām par to mūsu pieredzi, kad faktiski viņiem arī tas bija tāds tā kā savu veidu varbūt jauna pieredze tajā, kad tu vari darīt kaut kādas lietas, kas tev patīk, vai attīstīt kaut kādu biznesu tajā tēmā vai, piemēram, kaut kādā lietā, kas liekas, kad ar tevi jau īsti, tev it kā personīgi tā problēma nav jārisina. Man nav, piemēram, parasti visāds arī, tur NVO, visādi tur mammu atbalsti un ģimeņa atbalsti, ja, veido kaut kādi cilvēki, kuriem pašiem, kur it kā saka, kad viņi saskaras ar šo problēmu, viņas labāk to izprot, ja, bet īstenībā tā nemaz nav. Tu jau vari piesaistīt komandu, ja, jo mums jau arī tā komanda, piemēram, nebija jau tā, ka mēs te sasēdāmies, tie, kas neko nezina, kā vispār cilvēks tur funkcionē tiem kustību traucējumiem, ko viņiem vajag, ja, ka mēs tagad baigo foršo produktu izveidosim. Ja? Kas man bija? Es biju tā, kas faktiski sekretāri, ja? Kas organizēja visus pasākumus, organizēja, sarunāja, ar ko tiekamies. Mums bija superīgs Kaspars, kurš dzīvo Limbažos, kurš ir ratiņkrēslā, ja? Kurš deva savus ieteikumus, ko kā darīt. Tad mums bija no Aperiona cilvēki. Tad mums bija ergoterapeits, ja? Jo es taču nezinu, kādi leņķi, kas tur ko, ja? Man jau tas nav jāzina. Es sapratu, ka man tā kapacitāte ieguldīt tajā tēmā laiku ir, teiksim, tā neizdevīga, kāpēc es piesaistu komandu, ja? Un tāpat mums arī, piemēram, no subfederācijas bija, jo viņi zina, kas notiek pasaulē, kas notiek vispār darbībā uz ūdens, ja? Ko vajag darīt un kas būtu tāds interesants, ko pacelt tieši, ja? Un vēl bija paša dēļa ražotājs, ja? Kas ir Prestol, kas faktiski ieguva arī ļoti liels pasūtījums sporta olimpiskajās spēlēs no Latvijas. Ja, viņi ļoti daudz visas kamaniņas un visu tur visām valstīm taisīja, un viņi taisīja arī mūsu dēli. Ja, līdz ar to man tā kompānija, ja, kad tā paskatās, ja, ir savākta no tiem cilvēkiem par tām tēmām, par kurām es neko nerabīju. Ja? Teiksim tā, kad man nav jāapgūst viss, man nav jāiedziļinās kodos ergoterapijas jautājumus, man ir cilvēks, man nav jāiedziļinās sociālos tīklos, man ir jaunieši, viņi uztaisa savus tos podkastus un arī liek tur iekšā un visu kaut ko tur ņemās. Ja? Un līdz ar to nevajag baidīties, piemēram, celt ideju, kas pie tevis ir atnākusi, un ja tu kā saproti, ka tu viņu varētu pacelt vai tev viņa liekas kaut kā tā ziņā interesanta un saistoša, te vienkārši meklē partnerus.
Tā kā tāda administratora dāvana, tā kā to visu ieraudzīt, savirzīt, organizēt un procesu aiziet. Palaist, jā. Jā, tas tā ir dāvana. Nu jā, tas ir projektu vadītāja izkopta kompetence. Jā, jo es jau gadus 20 jau arī vadu projektus, arī gan lielākus, gan mazākus, gan valsts līmeņi, gan vienkāršākus. Jā. Un faktiski tā ir tā projektu vadītāja, tā, teiksim tā spēja vai tā kvalitāte, noorganizēt procesu, lai katrs saprot, kas viņam jādara, lai viņš jūtās kā zobratiņa elements. Ja? Un līdz ar to faktiski bez komandas taču neko nevar. Jā, tas viens nav darītājs, kā saka. Jā, tā kā aicina arī, ja skatītājiem ir kādas problēmas un kas nav tieši saistītas vai kaut kādā veidā ietekmētas no kaut kādas personiskās pieredzes, bet ir sajūta, kad ar to savu kaut kādu aktivitāti varētu vai tad risināt kaut kādu problēmu vai kaut kādu radīt ietekmi, vai kaut ko tam līdzīgu, vai attīstīt kaut ko, man liekas, ka vienkārši ir jāmēģina un jāsameklē savu sabiedrotie, tavas bandas locekļi, un tad vienkārši jāiet ir cīņā. Jo tāpat man patīk arī mūsu jaunieši, viņiem arī šobrīd meklē tās kompānijas vai tās grupas, ar ko viņiem ir interesanti, jo tas, man liekas, ir būtiskākais un arī, teiksim, tā pozitīvā no tām grupām nevienmēr ir jādomā, ka tev kāds kaut kādu ideju grib nozakt vai kāds tur, ķīnietis un augstējiem skatās, tur visā nevajag par to, ja gribēs vienalga nozaks, ja tev vajag gribēs no tevis, bet man patīk tomēr ļauties tam, tādā ziņā tam procesam no tā viedokļa, kad stāstīt, jo tu nekad nezini, ar ko tev būs darīšana un kā tev tas process ieies, jo es nebaidos no konkurences. Un īstenībā man pat viņa savā ziņā patīk, jo man patīk, ka viens ļoti sens, es tikai neatceros, kurš tas uzņēmums bija, bet viņš teica, ka es nekad nebaidos uz tās ielas, kuras es strādāju, ir tieši tāda paša kā es, jo es zinu, kad es to daru par 20% labāk nekā viņi. Un, respektīvi, jebkurā gadījumā, ja tu, visu laiku domā, ka tu vari savu pakalpojumu vai kaut kādu, nezinu, ko tu tur dari, tomēr kaut kripucī 20% jau nav mums tik daudz, ne? No tā simtnieka domā, ne? Ja tu kaut vai par 20% vari kaut ko darīt labāk nekā citi, tad dari. Tad otrā pusē tai vecupē parādīsies ogres krupis, kaut ko. Mēs izdomāsim kaut ko tādu, lai nāk pie mums. Labi, tas tā pa jokam, bet jā, paldies, man liekas, ka reizēm cilvēki baidās riskēt un iet un aprūk daudz savu sapņus, vīzijas, tikai emocionāli principā iemeslu dēļ, vai ne, un kaut gan ejot, darot, pavarās iespējas un tā. Jā, nebaidīties. Un vēl es dzirdēju tādu teicienu, ka tas, ka tev ienāk prātā laba ideja, tad tev vienkārši jāapzinās, ka tajā brīdī vēl kādiem 50 cilvēkiem viņi ir ienākus prātā, bet tu vari būt vienīgais, kas viņu īstenos. Ok. Jā, un varbūt, kad tu sāks darīt, tad tie daži atpazīs un teiks, Klau, es varu pievienoties. Jā, arī tā. Ok, jums vēl viens kauņš, bet vai jums ir ko likt? Nav. Jums ir... Jāņem. Okay. Nav. Tad jums ir jāizlaiž. Un tad man jāņem. Man arī nav ko. Tā, ja mēs te varētu... Nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Man arī nav ko likt. Tad jums ir, ja nebūs ko likt, tad mums būs jātaisa, jāskaita. Nav. Tā. Labi, līdz vienam pēdējiem gājienam. Un tad mēs redzēsim. Ok, man ir piecinieks. Labi, tāds tīri man kā mācītājiem jautājums. Jūs aprindās, kāds vispār ir cilvēkiem priekšstats par baznīcu? Jo reizēm ir dažādas domas, bet, teiksim, jauniešu, ko viņi dzirdot vārdu baznīca, kas viņiem asociējas? Kas? Baznīca, ar Bībeli un dievkalpojumiem. Bet tā jauniešu vidū, manuprāt, vispār ļoti maz runā par tādām reliģiskām lietām un tādām, kas kuram savs, to arī katrs izvēlas, ko viņš grib darīt. Un, arī, tā kā neapspiež nevienu un tā tālāk visiem, tas vispār ir interesi par to kaut kādu, vienalga kaut kādu reliģisko virzienu vai
Ir daži izņēmumi, kuriem interesē, bet es neteiktu, ka tas ir tā. Es domāju, ka tas ir vairāk, vai tu bērnībā esi bijis kristīts vai nē, un tas tā kā kādās pēdās apmēram esi ielikts. Okay. Bet ir arī man tādi daudz pazīstami, kuri arī nav bijuši vispār saistībā ar kristietību un tālāk, bet arī vienkārši vienā brīdī izdomāju, visu tagad man vajag izlasīt Bībeli, un tad viss būs labi. Un kuri arī tādā veidā ieiet uz tām sliedēm un arī sāk interesēties par to visu. Okay. Tad ir kādi, kuriem tā kā... Ir arī tādi, kuriem ieinteresē tādi, nekurienes vienkārši. Jā. Bet man liekas, ka šobrīd jauniešiem, ka ir stipri vairāk tie tādi garīgi jaunieši, bet viņiem nav vajadzīga pēc konstantas mājas. Respektīvi, viņiem nav vajadzīga tā vieta, uz kuru nākt, un, teiksim, tā arī tā kopiena vai tā vide, kas ir, pieņemsim, baznīcā, viņam nav nepieciešama tāda veida komunikācija, jo viņiem, man liekas, kā jau arī Marko teica, kad mūsdienās tā ātrās informācijas apziņa vai aprite, pati par sevi, teiksim, tā to vajadzību kaut kādā veidā apmierina. Ja tev interesē tās lietas, tu vari atrast informāciju, pats arī apgūt, pats arī, piņasim, eksperimentēt, testēt dažāda veida, piņasim, savus notikumus vai, teiksim, tā visāds kaut kādas tādas jautājumus, tā skaitā arī garīgus, sevi kaut kādā veidā tur izglītot vai tam līdzīgi, un ka nav nepieciešama tāda kā specifiskas kopienas palīdzība. Ja? Man liekas, ka mūsdienu tā paudze vairāk veidojās uz tādu tā kā virtuālu baznīcu, teiksim tā, kad faktiski īstenībā tie jaunieši, es domāju, kad ir stipri daudz garīgi, bet viņi nav baznīcā. Ja? Jo īstenībā Marko jau arī nav vienīgais, kas arī tāda veida, viņas par to pašu garīgās literatūras kaut kādas paveidus vai veidus vai novirzienus, meklē un lasa, bet viņiem nav tā vajadzība, būt, veidojas tāda savādāka kaut kāda, es negribu teikt kultūra vai kā viņi sauc, bet tāda savādāka kaut kāda vajadzība apmierināšanas veids, vai kā lai viņi pasaka pareizi, attiecībā uz šiem te garīgiem jautājumiem, bet no otras puses, atkal viņi nesastopas, piemēram, ja tu arī nenāc uz draudzi vai baznīcu, tu nesastopies ar to dažādu paudžu, tā kā kaut kādā veidā kontekstu vai arī to pašu diakonijas aspektu, kurš ir atkal, nav iespējams tajā, sociālajā, teiksim, tajā mēdī kaut kādā vidē, tik ļoti, kā tu viņu atkal redzi tajā kopienā, kas ir baznīca, Tā kā īstenībā, man liekas, tāda interesanta paudze šobrīd kaut kādā veidā tur veidojās, un tie jaunieši neteikt, ka viņi nav, kad viņi ir mazāk garīgi no sērijas, nekā, ka mēs augām, viņiem vienkārši ir savādāka veida vajadzības, kuras viņi apmierina savādākā ceļā nekā mēs. Jā, tiksim, mums arī, šeit arī Ogrē ir jauniešu vakari, un tad viņiem tur ir savi pasākumi, bet viņi tiešām ļoti maz no viņiem iet uz dievkalpojumiem. Tur viņiem ir savi vakari, tad viņi pārnājas, tad viņiem visādas tur spēles. Viņiem nav tikai garīgais. Viņi tas viss kopā, un arī tīņiem ir atsevišķi. Un tas tā interesanti, kā jūs sakat, kad tā interese ir, bet bieži vien tā forma, man liekas, reizēm, vai dievkalpojuma forma, vai tas priekšstats tur, ka tagad no priekšas tevi tur māca, vai ne? Tas laikam nav tas, kas tas pievilcīgais, vai ne? Un tas, ko vismaz arī ārzemēs, ka diezgan daudz ir tādas jauniešu kustības, bet viņi tiešām vairāk ir tāda brīvāka, tur viņi savā starpā tiekās un pārnā, bet arī viņi daudz ko praktiski dara, citi brauc tur pat kaut kādās misijās, vai ne, tur palīdzēt, vai kaut kā aktīvi iesaistās, un arī diezgan virtuāli, pieņemsim, mūsu dievkalpojumus, mums dievkalpojumi nāk kaut kādi cilvēki, pieņemsim, 70, internets skatās ap 200. Arī tas skatījums internetā daudz vairāk nekā realitātē, un tās īpaši pēc Covid ir pamainījušās tās lietas. Līdz ar to, interesanti, jā. Interesanti. Cita kultūra veidojās. Cita kultūra. Jums ir vēl ko likt, vai mēs skaitam punktus? Nav ko likt vairs. Mums nav ko likt. Jā, man arī nav ko likt. Labi, es domāju, ka mums ir jāskaita. Jums ir 3 un man ir 3, vai ne? Jā.
pieņemsim, draudzīgs, neizšķirts, bet tā kā jūs esat divatā, tad tas piet pie jums, kā saka, un kaut kādā veidā varēsiet, nezinu, kā sadalīsiet, kuram labāk garšo. Kurš vairāk ir celdums. Jā, bet paldies, kad tā padalties, un tas, man liekas, svarīgi tas, ko jūs darat, laustos stereotipus un iesaistīt jauniešu tajā, tas ir, man liekas, ļoti svarīgi. Un paldies arī Latvijas sociālo uzņēmēju darbības asociācija, kas patiesībā arī ierosina šos podkastus veidot. Un tas ir no projekta, tāds angliski viņš saucās Podcasting Based Social Impact Learning Environment, jeb tā apmācības, kurā man bija iespēja mācīties par sociāli ietekmīgu podcastu veidošanu. Un es ceru, ka arī šis podcasts kādiem, kas klausās, rada kaut kādu arī maina stereotipu, iespēja aiziet uz ogres vārdi, redzēt tos cilvēkus, aicināt, atvest varbūt vai nekādus pie jums, lai viņi nesēž tajās mājās, bet izbauda ūdens atrakcijas un ka mēs varam veidot to vidi tādu, ka mums nav jābaidās cilvēkiem, kas ir kustība traucējumos. Varbūt jums vēl noslēgumā kāds teikums, komentārs, varbūt skatītājiem kaut ko gribat novēlēt. Principā, kad, es jau minēju sarunā, kad, ir kāda ideja, kuru, teiksim, tā neliek mieru un liekas, kad jūs esat īstais cilvēks, bet varbūt ir tas un šitas, nav tur vieta, vēl kaut kas, es neieteiktu viņu tā kā mest nost, bet tomēr painteresēties kaut tajā pašā sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, vai tam līdzīgās tā kā organizācijās, kur, vai Ņūdors mums ir arī tāda, kuras arī izgāja apmācības, kas arī tev palīdzēja tieši no biznesa viedokļa pastīties, jo redz, tā sociāla uzņēmējdarbība, tas nav ne NVO, tā nav bezmaksas kaut kāda bezpeļņas organizācija, viņš ir parasts SIA, ar visiem no tā izrietošiem aspektiem, bet viņam ir šis sociālās uzņēmējdarbības status, kuru tu iegūsti caur Labklājības ministrijas, teiksim, to komisiju, jo tu esi pierādījis, ka tu spēji ietekmēt ar savu uzņēmējdarbību kādu vēl sociālu ietekmi. Līdz ar to ļoti būtiski, teiksim, tā, kad saskatīt, ja tev ir šis aspekts, meklēt radošus atbalsta partnerus, kas tev noteikti palīdzēs īstenot to un nebaidīties. Nesanākšana arī nav neveiksme, tā vienkārši ir lesson to learn, vai kā viņš mūsdienās moderni sauc, un vienkārši tad jāveido iespējams kaut kas cits, un tev noderēs kaut kam citam tas. Jā, kā tas vīrs, kas izgudroja kālspūdzi, Edisons, laikam, viņš 10 000 reizes viņam bija mēģinājumi izgudrot, un tad viņam žurnālists teica, kā tu jūties pēc tā, kad tu 10 000 reizes bija kļūdījies. Šaka, nē, es nebiju 10 000 reizes kļūdījies, vienkārši atklāju 10 000 veidus, kā tas nestrādā. Tā, arī attieksme, kā mēs skatāmies kļūdam. Kas tev varbūt, Markus, kāds novēlams? Es jau vairāk tiem jauniešiem varu teikt. Jā, droši. Jā. Manuprāt, ir vienkārši sākumā tas, ko es visā arī esmu ievērojis, ka ļoti grūti ir nospraust sev to mērķi, uz ko tu virzies, īpaši tajā jaunajā vecumā. Ir jāmēģina atrast to, kas tu apmēram grib būt, uz ko tu virzies, un tad arī viss notiks. Jo tā pati sabiedrība, kurā tu pavadi to savu laiku daļu, tie paši savi draugi, arī ļoti uzmanīgi aizvēlas, un arī ir, tas, principā, arī ir tāds teiciens, ja tev būs, ja tu komunicēsi, ja tu uzturēsies sabiedrībā, kur tev 4 miljonāri, tad tu būsi 5. miljonārs. Līdz ar to, manuprāt, arī ir jāmeklē tādi līdzīgi domājuši cilvēki, jo arī jauniešu vidū ir patiešām ļoti daudz tādi, kuri kaut ko mēģina, kaut ko dara, un arī ļoti daudz, kuriem ir sanācis, bet viņi vienkārši ir tādi savā tajā komunā. Viņi nelēm pie tādiem, kuriem viņiem nav vajadzīgi, teiksim tā. Un līdz ar to arī, kad tu sāc komunicēt ar tādiem cilvēkiem, tev pavarās pavisam citu domāšanu, pavisam citas iespējas, viss tev liekas savādāks. Tu sāc visu skatīties arī savādāk. Un līdz ar to arī, kad tu mācies no viņiem, pieņemsim, es arī sāku komunicēt ar savādākiem cilvēkiem, ne savādākiem, bet pareizi domājošākiem, manuprāt, cilvēkiem, kuriem es prasīju uzdevu jautājumu, ko man darīt, kā man sākt? Man mācīties kaut ko par kaut kādām lietām, kaut ko, kas ir jādara?
Viņa teica, dari kaut ko. Vienkārši sāc kaut ko darīt. Vienalga, ko tu darīsi, bet saistībā ar to lietu tev viņš ievirzīs pēc tam jebkurā citā lietā, un tev pavērsies citas iespējas, un viss tev kaut kas sāks izdoties, jo tu mācies, un tad tu aizmācies. Bet, ja tev ir jāmācas un jādara reizē, jo savādāk, ja tu mācīsies, nekas jau nenotiks, lietas no paša sevis nenotiek. Tev kaut kas jādara vienkārši jādara. Tā kā tas ir tāds ieteikums vienkārši darīt. Yeah. Un pa 20% labāk nekā konkurence. Jā, nu, kā es saku, vieglāk ir pagriezt mašīnu, kas kaut kur brauc, nekā kas stāv uz vietas. Līdz ar to jābrauc, un tad pavirzīsies kā vajag. Mums ir arī jums dāvaniņas no mūsu atbalstītājiem. Mums ir vairāki mūsu draugi, kas viesiem grib uzdāvināt kaut ko. Mēs arī no viņiem katram savs maisiņš. Sāksim tev. Tad tev būs gan arī Ogres domas krūzīte. Dāvana karta no labdarības veikala Hopen, varēs aiziet ciemos. Arī Dansgā auto kosmētikas, tev varēs kaut ko notīrīt, ja tev brauc mašīnu, varēs notīrīt vēl smukāk, lai tev tur viss spīd. Manas garšas, es nezinu, vai tu zini Ogrētās veikaliņš, manas garšas, dažādas garšvielas. Pie autoostas. Jā, tieši tā. Līdz ar to no viņiem tev arī mīļš sūtījums. Un arī izdevniecība Parka Letus, kur internetā viņiem ir grāmata veikals un izdod dažādas grāmatas un izplata vairāk par garīgām tēmām. Šis ir Timotejs Kellers, kas ir pagājušā gadsimta viens no tādiem dziļākiem domātiem. Arī viņš bijis mācītājs. Viņš mēģinājis pētīt, ko cilvēki ir ielikuši Dieva vietā un kā tas viņus ir pievīlis. Viņš tā kā nosauc tos par viltus dieviem. Līdz ar to tas ir tāda, kas palīdz panalizēt, vai mēs neieliekam kaut ko, teiksim tā, Dieva vietā, un tad mēs beigās viļamies, kad kas mums, krītam izmisumā, kad vai nauda beidzās, tad mēs krītam izmisumā, vai kas, padomāt, panalizēt varbūt šo tēmu. Savukārt Markusam būs dāvana no hamburger restorāna Ostrīt. Varēs aiziet, viņi dāvana tev dāvana arī Ogres domas krūzīte. Nezinu, vai tev ir mašīna vai ritens, mašīna tev vēl nav, bet šo var pataisīt spīdīgāku riepiņas vai visu kaut ko, arī no Dansgā. Savukārt tev uzdāvināšu arī grāmatu. Nezinu, cik tu ļoti esi pazīstams vai cik tu esi iedzinājies par personību, kas bija Jēzus Kristus. Šis ir tieši no tāda vēsturiskā aspekta, ko vēsturnieki saka un tādi, kas tā par personību bija? Cilvēks, gudrs, skolotājs, izdomājums, mīts. Varēs panalizēt un iečekot, varbūt, ka tas tev radīs vēl kāds tev instants atziņas. Tā, līdz ar to paldies mūsu atbalstītājiem draugiem, kas jums dāvaniņas. Un lai viss izdodās, gaidīsim vasaru. Mani bērni teiks, tēti, tagad sasolīgi, būs jāved. Būs jāved, jā. Līdz ar to noteikti pats labprāt pa pilsētiņu padauzīšos vai ar supiem pabraukšu. Lai izdodās, attīstās un lai mainās vēl vairāk Ogre uz labāku pilsētu priekš visiem. Gaidam ciemos. Jā. Labi, gaidam arī jūs ciemos, klausītāji un skatītāji, un līdz ar to cerams, ka tiekamies atkal pēc 2 nedēļām ar kārtēju mūsu sarunu. Šodien mums bija ciemos no Kustības Brīvība, Ogres Varde, Pludmalē, 1. jūnijas. Cerams, ka tiekamies Pludmalē. Labi, visu labu. Visu labu.